Novembra izskaņā vairāku Cēsu novada skolu audzēkņi ciemojās Pavāru mājā Līgatnē, kur norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona un Cēsu novada pašvaldības kopīgi rīkotā konkursa Ko celsim galdā skolas pusdienās noslēgums. Šī bija aktivitāte, kurā skolēnus aicināja izdomāt, kādus ēdienus viņi vēlētos ēst skolā un pašiem tos arī pagatavot, pēc iespējas vairāk izmantojot vietējos bioloģiski audzētos produktus. Mēs esam pagājušā gada rudenī arī izveidojuši bioreģionu Gaujas Nacionālā parkā un esam arī kā Vidzemes plānošanas reģions starp tiem 13 institucionālajiem partneriem, kas ir parakstījuši labsgribas memorandu. Un viena no tām prioritātēm ir bijusi par to, kā mēs varam veicināt bioloģisko produktu patēriņu sabiedrībā. Un tad, protams, skolas un šīs izglītības iestādes ir viena ļoti liela daļa pašvaldībās, kas var veicināt vietējo produktu noietu un iepirkt šos vietējos produktus. Un tas, protams, dot arī kaut kādu savā ziņā ekonomisku iegūmu vietējiem zemniekiem, vietējiem lauksaimniekiem. Un, protams, ja mēs runājam par bioloģisku produktu, tad tas arī ir ilgspējīgi, tas arī ir veselīgi. Un mēs visi, es domāju, vēlamies, lai mūsu bērni ēstu veselīgi. Un tas ir arī svarīgi ņemt vērā, gatavojot šīs skolu maltītes. Skolēni bija aicināti ēdienu gatavošanas procesu iemūžināt gan foto, gan video, un saņemtās idejas bija visdažādākās, sākot no biežu zupas līdz burgeriem, tako un pat no stūras gatavotām zivju kotletēm. Mēs ļoti vēlējāmies, lai gatavojot šo recepti, arī bērni iepazīst vietējos ražotājus, lai viņi uzzina, kādi ir produkti šeit mūsu reģionā, un pēc tam viņi var arī viņu veikalu plauktos atpazīt un zināt, ka tas ir labs un veselīgs. Viena no aktīvākajām konkursa dalībniecēm bija Cēsu jaunā skola. Mēs ar bērniem jau diezgan daudz cenšamies gatavot dizainu un tehnoloģiju stundās, jo viņiem ļoti patīk strādāt virtuvē, pašiem gatavot. Sākam jau no mazajām pirmajām klasītēm ar cepumu, cepšanu un pēc tam jau tālāk. Un, kad es arī pajautāju bērniem, ko mēs varētu pagatavot, tad viņi paši jau nāca klājā kaut kādiem variantiem. Piemēram, 6. klase teica, ka varīsim biežu zupu. Es vienīgais, ko viņiem teicu, ka jādomā par produktiem, kas ir Latvijas produkti, un tad automātiski puiši teica, varam biežu zupu. Tā kā tālāk jau bija tikai jāsagatavo visas sastāvdaļas. Mēs taisījām tako veģetāro. Un tur bija daudz sastāvdaļas, kā. Un vēl tur bija ļoti veselīgs. Tur nebija nekāds pieraktas, nekāds tāds garšas pastiprinātāji. Jā. Tas bija labs tāds process? Viņš nebija grūts, kā tie tako visu laiku juka mums. Jo mēs taisījām kā Meksikā tās tortillām. Klasē mūsu puiši izdomāja, ka uztaisīsim kaut ko savādāk kā biešu zupu. Un tad apstiprināja, ka mēs varam uztaisīt viņu. Pavāru mājā skolēni tika gan pie konkursa rīkotāja sarūpētām dāvanām, gan gardas maltītes, kas bija tapusi iedvesmojoties no konkursa receptēm. Galdā cēla burgeru, dažādi pagatavotus dārzeņus, neizpalika arī saldais ēdiens. Man ļoti garšoja. Es šito vērtētu vietu kā 5 zvaigznes. Te ir ļoti forši. Es te biju jau vienreiz pirms 2 gadiem, man arī patika. Jā. Te bija garšīgs ēdiens. Jā. Gribētu tādu arī skolā ēst? Jā. Skolēni atzīst, ir ēdieni, kas viņiem skolu pusdienās netik ļoti garšo, bet ir arī tādi, ko labprāt ēstu biežāk. Labākais makaroni ar gaļu, bet ļoti reti viņus dod. Jā. Forši, kad skolā ieviesa trešdienā, kas dod zupu, jo savvairāk zupu varēja dabūt tikai svētku dienās. Saldo un sulu arī varbūt vairāk zupas. Kā zināms, šis ir jau 2. gads, kad Pavāru māja saņēma zaļo Michelin zvaigzni, kas ir ilgtspējības apliecinājums un tiešā veidā sasaucas arī ar bioreģionu ideju. Šefpavārs Ēriks Drēbans priecājas, ka šādām aktivitātēm kā recepšu konkurss tiek pievērsta uzmanība tam, kādus produktus ikdienā izvēlamies celt galdā un it īpaši tam, ko maltītēs piedāvājam bērniem. Ieraugot tās receptes, saprat, ka bērni labprāt bietas ēd, dārzeņus dažādus,
Protams, burgers, bet burgers nekas slikts nav, ja mēs, kā mēs šeit izmantojam bio lielopu gaļas burgerus, pašceptu bio purau maizi, ja, dārzeņi daudz dažādi, un tas ļoti sātīga, laba, sabalansēta maltīte. Runājot par skolu pusdienām, pavārs spriež vislabāk, ja savu porciju skolēni var sakombinēt paši. Arī mājās, kad es gatavoju tur brokastis vai vakariņas, visus ēdienus sagatavotos es salieku atsevišķi uz galda, nekad nelieku uz vienu šķīvu, un tad mēs katrs paņemam, ko mēs vēlamies, un tas var būt pavisam nedaudz svaigs kāls sagriezt, tur kādu burkānu salāti, jā, tur rīsi novārīti, nezinu, vistas atcepta, un tad jau es zinu, meitēd to vairāk, dēls to, un tad viss pēduši. Pirms vakariņām es parasti sagriežu uz galda svaigas dārzeņus, un bērni atgriežoties no skolas, es vēl nepaspēju pabļaut, kad nomazgā rokas, viņi jau pie galda ir un paņem tur gurķa šķēli vai burkāna, ko ātri kaut ko apēst. Jā. Tā vietā, protams, varētu stāvēt arī čipši vai saldumi vai tam līdzīgi. Ja? Tā ir mūsu vecāku, kā lai saka, izvēle, ko mēs liekam uz galda. Konkursu, ko celsim galdā skolas pusdienās, Vidzemes plānošanas reģions un Cēsu novada pašvaldība rīkoja ar Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta We Make Transition finanšu atbalstu.